Visvētākās Jaunavas Marijas Mūžukroņa Karalines baznīca. Mans pirmais apzinātais baznīcas apmeklējums bija tieši apmēram pirms 2 gadiem. Un tas bija Torņkalna Lutera draudzē. Un es apmeklēju ar savu draugu, un tas bija tāds pārdzīvojums, pēc kuras sapratu, ka es vēlos apmeklēt iesveices mācību. Es atceros, tas bija Talsos, kad es pārvācos, kad mēs vēl dzīvojam Kuldīgā, un tad mēs pārvācāmies un kādu laiku dzīvojam Talsos. Un tad Talsos bija pirmā reize, kad es apmeklēju baznīcu. Un es atceros, ka tajā laikā vēl Talsos kalpoja priesteris Andrejs Mediņš. Un kopš tā laika, kad viņš deva tik labus sprediķus, viņš pateica ļoti daudz svarīgas lietas, kas ar prieku nāk uz baznīcu. Es atceros, mani vecmāma sūtīja, mēs gājām uz baznīcu, bija tāda svētdienas skola tur, kur es dzīvoju. Un man tur bija, standartā, kas reizi tev iedod maizīti, padzert ūdeni, dievkalpojums noklausies Ziemassvētkos dziesmas dzied. Gan arī katru svētdienu mēs gājām. Bet tagad pēdējos jau, diezgan sen, es nezinu, pēdējo reizi mēs bijām baznīcā, cik es viņus apmeklēju, tur būtu kāzas, varbūt, vai kristības kādam ir, bet tā, ka es tur pats personīgi aizēju kāds grēks, izsūdzēt aprunāties Dievu, tā nav, nē. Es uzskatu, ka neobligāti ir jāapmeklē baznīca, lai aprunātos Dievu. Jo, ja Dievs man sūtīs uz zemes šeit, un viņš var nākt un mani parunāt arī šeit, kur es esmu. Man obligāti tā kā nav jāapmeklē kaut kāda iestāde vai veiduma, tā jāziedo kādam dēļ tā. Lai tikai es varētu uzrunāt Dievu. Ticēt un neiet uz baznīcu, tas bieži vien ir tāds teikums, ar ko aizbildināties un tā kā nevēlēšanās iedziļināties patiesajos procesos. Tā kā ārējā forma nevienmēr nozīmē saturu, bet saturam ir jābūt, lai varētu nebūt ārējās formas. Piemēram, cilvēks var tiešām ticēt, lai arī ko viņš arī saprast ar to vārdu, bet visbiežāk, ja kāds saka, es neticu, es ticu, bet nē, es baznīcu, tur nav tādas. Tā ir tāda aizbildināšanās. Es sāku iet uz baznīcu tāpēc, ka mana mamma atveda. Un arī kopš tā laika, tāpēc, ka Dievs mums arī palīdzēja pārvākties no vienas vietas uz otru, jo tagad es dzīvoju Salaspilī un es esmu ļoti apmierināta, ka šeit dzīvoju. Tāpēc es arī eju uz baznīcu, es pateicos Dievam par to, cik viņš man daudz ir izdarījis labu. Es vienīgā esmu savā ģimenē ticīga. Un tas ir daļai saistīts arī ar manu vispār būtību kā tādu. Neklausīties, ko cits cilvēks stāsta, bet arī studiju dēļ. Un, piemēram, ja cilvēks atrodas kādā vidē, kas krasi atšķirās no tās vidas, kur viņš vēlās būt, ir jautājums, vai viņš noturēsies. Piemēram, ja tavs ģimene saka, kāpēc tu esi baznīca, kas tas ir, vai tas sviests, un ko tu tur dari, un Dievs taču nav īsts. Ir situācijas, kad cilvēki vienkārši to neiztur. Es ticu savam Dievam. Tā kā priekš maniem, es neticu konkrētai reliģijai. Varbūt tur katolis vai luterāns vai pareizticīgais vienalga, bet kaut kādā veidā Dievam es ticu, jā. Es tomēr ticu, ka es augstāks saprāts kāds, kas to visu ir radījis. Varbūt kāpēc mēs dzīvojam, mums vajag katram atrast to savu īsto būtību, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc mēs esam dzimuši šeit uz šīs zemeslodes.
baznīca, tomēr lielākā daļa, noteikti bērni, sevišķi, kas ir tev bērnībā ved, un tas ir tikai vienīgi vecāki iespējā. Tajā vecumā nevar būt izpratnes vispār Dievs, kāpēc, un ka viņam ir jātic. Un tas tā kā tev kāds ievatē. Tas nav slikti. Tas nav slikti, kad viņi tā kā, tas tikai no viņa puses arī pozitīvi. Viņi labāk tev ved uz baznīcu apmeklēt. Nevis vienkārši atstāja tev, nezinu, skriet ārā spēlēties vai novērtēt. Tā ir tikai laba lieta. Tad, kad tu esi maziņš, jā, tad vecāki ir tie, kas nosaka, bet svarīgi arī tas, lai tas, kas notiek baznīcā, tevi pašu uzrunā. Nevis tikai, kad tu atnāc un nosēdi, jo, kad tev nerodas pašam interese par to, kur tu atrodies, loģiski, ka tev tā ticība tik ļoti arī tā kā nenostiprināsies. Tad, kad tu pats atradīsi tās daudzās iespējas, ko piedāvā baznīca un atradīsi no tām savējo, tad arī tas tevi noteikti interesēs. Jau sākas tas viss no bērnības. Varbūt pat jau vēl no ieņemšanas brīža, kad vislabāk es uzskatu, ka tad, kad māmiņa nesā bērnu un nāk ar ģimeni uz baznīcu, un tad viņā jau tā kā neapzināti tas bērns pēc piedzimšanas sāk tiekties pēc Dieva. Šos jauniešus ir audzinājuši cilvēki, kas tā kā piedzīvoja to 90. gadu reliģijas atzimšanu, tā kā kristīgās reliģijas atzimšanu, un līdz ar to te ir jautājums, vai tie cilvēki arī apņēmās audzināt savus bērnus tādā veidā. Un daži ir auguši kristīgās ģimenēs, tad līdz ar to viņiem ir tā kā dabīgi apmeklēt dievkalpojumus, kas nevienmēr arī to nozīmē, jo kādā dzīves posmā vienmēr visi cilvēki jautā, kāpēc man tas ir nepieciešams, vai man tas ir nepieciešams, tāda dumpošanās pret vecākiem un iekārtu kā tādu. Bet ir arī cilvēki, kas atrod kristīgo Dievu citās dzīves situācijās. Visbiežāk arī grūtās. Visbiežāk cilvēki apmeklē baznīcu tādos nelaimīgākajos savas dzīves mirkļos. Sāk apmeklēt. Un pēc tam viņi saprot, varbūt šis ir vērts. Vai arī viņi saņem vienkārši kristīgo vēsti kādā citā veidā. Es domāju, viņš ikdienā jebkurā brīdī ir man, jebkurš, mēs esam visi Dieva bērni, tad Dievs jebkurā iekšā arī mūsos ir. Mēs paši, es uzskatu, tas ir pat nepareizi tieši, ka tev ir slikti, tu pievērsies Dievam, tev pašam ar sevi jātiek galā tajā brīdī ir jāsaprot, ko tu esi izdarījis tādu, kāpēc es nonācu tādā situācijā, un ja tu pats sāksi palīdzēt sev arī, tad arī Dievs tev palīdzēs. Tas ir tā formulējumā. Es gluži neuzskatu tieši, varbūt, ka viņš konkrēti nāks. Ir daudz cilvēku pie viņa vēršās, kad ir slikti, un pēc tam viņi viļās viņā, kad Dievs, diemžēl, neizpalīdz. Jo viņi paši neko lietas labā neizdara, un tad ir tas efekts, kad viņš ir vīlies, viņš uzskata, Dievs nav, viņš paliek neticīgs, viņš sāk cits dzert, cits vispār novērš no Dieva. Tur jau ir tā problēma, ko es arī sāku, kad cilvēkam vajadzētu ticēt vairāk sevī. Tad man ir problēma, es ar viņu tieku galā, es viņu risināšu. Katrs cilvēks pats sev ir Dievs arī. Ne gluži Dievs tā kā tādais, bet daļa no Dieva ir mūsos. Jaunieši nenāk bieži, tāpēc, ka, manuprāt, viņiem īsti nepatīk tās tradīcijas, varbūt tas, ka viss ir vienmuļi, vai katram ir jābūt savā vietā. Ja tiktu vairāk organizēti tādi vakari, kas ir domāti tieši jauniešiem, kur jaunieši var sanākt kopā, dziedāt, slavēt Dievu, runāties savā starpā ar līdzīgiem cilvēkiem, es domāju, ka jauniešiem tas daudz vairāk palīdzētu. Viņi baidās, viņi kautrējās, ko tur par mani padomās, ko tur teiks klases biedri, ja es tur kļūšu ticīgs, un tur sākās visādi jautājumi iekšējie. Bet nevajag baidīties. Galvenais nebaidīties. Jauniešiem tas, ka viņi ir vai ļoti nenoturīgi, un tad, vai arī tieši tādi gruntīgi tā, ka jā, šis ir mans, un tad kā tas sanāk. Bībeles raksti nenoliedzami ir veidojuši rietumu kultūru, un ir īpaši jaunā derība, ir īpaši evaņģēlija, Kristus dzīve. Līdz ar to cilvēkam būtu jāsaprot, kas vispār notiek. Vismaz vajadzētu izlasīt jauno derību, arī psalmus vai arī tur citas kaut kādas vietas, bet tādā ziņā Bībele nav grāmata, ko tu piesēdies un lasi no sākuma līdz beigām. Tas ir arī ļoti sarežģīti izdarāms tie, kuri vispār ir paņem Bībeli rokā. Un tā, piemēram, kaut vai arī kaut kādas kultūras references, ir grūti saprast, ja tu nesaproti Kristus dzīvi. Piemēram, tādu izteicienu kā krustaceļš, vai arī
kaut kādas, tas nu gan ir jūda, vai nu, kaut kādas tādas lietas, vai arī pārdeva par sudraba grašiem. Ja cilvēks nezina, kas tas ir, tad viņam vienkārši viņš palaiž garām tādas lietas. Es sāku ar bērnu bībeli, man interesanti. Tur bija bildītes, tur bija grāmatas, es pārējais, diezgan īsā versijā, bija kaut kāds, nemaldos, 400 lapas, varbūt 300 lapas. Tādā mazā grāmata, un diezgan ātri viss tika izstāstīts, plus mīnus tā. Kā jauna vecā darība arī, kur par Mūzus un viss kā notika, un pēc tam arī jaunā darība, kur jau pats kā Jēzus bija Dieva dēls. Baušļi. Tā kā, priekš manis tas bija interesanti, bija tā vienīgā grāmata, ko es varēju lasīt. Bet es biju ļoti, ļoti maz, man bija, es nepārši plus 4 gadi, 4+. Par Bībeles lasīšanu nav jautājums, kā to darīt vieglāk. Ir jautājums, cik ļoti viņš vēlas kaut ko uzzināt vai saprast. Var iet uz teoloģijas fakultāti studēt, kur noteikti būs eksegēzi gan jaunās, gan vecās darības, vai arī vispār rakstu kā tādu. Var lasīt vienkārši Bībeli pirms gulētiešanas. Ir arī alfa studijas, kur tiešām arī lasa Bībeli un pārunā kaut kādas rakstvietas. Draudzē var aktīvi darboties. Kaut vai arī pats dievkalpojuma apmeklējums ir kā mazs Bībeles, protams, tur lasa fragments no Bībeles. Un pēc tam sekos prediķi, bet var pēc tam mājās aiziet un pārlasīt to rakstvietu, pārdomāt. Tāpēc arī, it kā ir jautājums, vai Bībeli vajag lasīt no vāka līdz vākam pa taisno, vai arī vienkārši rakstvietām, kas tev ir aktuāls.